Mans vārds ir Maija Āboliņa Tomsone, un jūs klausāties podkāstu Ziemeļmeita. Sarunas par spēku, iedvesmu un drosmi īstenot savus sapņus. Klausies Ziemeļmeitu Spotify, YouTube un Apple podcasts. Spied follow vai subscribe un nepalaid garām jaunākās sarunas. Spied follow @podcastu Ziemeļmeita arī Instagramā un Facebookā un uzzini visu par podkāstu aizkulisēm, jauniem viesiem un sarunu tēmām. Un ieskaties arī blogā ziemeļmeita.tv. Nu ko, lai labi skan un tiekamies! Iedomājieties, jauna, blonda dumpiniece 70. gada Amerikā. Dzīve, viena vienīga bohēma, ballītes un draugi. Un šai jaunai dumpiniecei ir ļoti konservatīvs tētis, kurš ir gandrīz old school savā džentelmeņu uzvedībā un uzskatos, ir teju no citas planētas, jo viņš ir no Latvijas. Viņš katru dienu tev kaut ko aizrāda, un viņa vārds bija Ādolfs, kas Amerikā pēc otrā pasaules kara bija tāds ļoti sensitīvs vārds. Un tētis dumpiniecei iemācīja 3 lietas. Cilvēki tev novērtēs pirmajā minūtē, mācies, tev dzīvē var atņemt visu, tikai tavas zināšanas nē, un tu esi latviete. Un mēs varam būt pateicīgi, ka dumpiniece ieklausījās šajos padomos un ņēma tos vērā, jo viņa, kaut arī ir dzimusi un uzaugusi Amerikā, ir viena no aktīvākajām un spilgtākajām inteliģentas personībām Latvijas ārpolitikas un sabiedrisko attiecību jomā. Viņa kopā ar vīru, izcilo latviešu diplomātu un politiķu Ojāru Ēriku Kalniņu, enerģiski darbojās Latvijas neatkarības atjaunošanā un tālāk jau Latvijas tēla stiprināšanā ārvalstīs. Turklāt teju 30 gadus viņa ir profesionāli saistīta ar lietišķo etiķeti, komunikāciju un diplomātisko protokolu. Viņas etiķetes apmācības kursi beiguši vairāk kā 4000 cilvēki. Uzņēmēji, valsts vīri, ierēģi un arī skolēni un studenti un starp citu arī es. Un ziniet, kas ir ironiski? Viņas dzimšanas diena ir 7. oktobrī. Dienā, kad savu dzimšanas dienu svin Vladimirs Putins. Un kā cilvēks, kurš dzimis tālu prom no mājām, patriotiskā bēgļu ģimenē, viņas zina, ka brīvība ir dāvana, kas ir jāsargā, jālolo un jānodod tālāk no paudzes paudzē. Viņi abi ar vīru tam ir veltījuši visu savu profesionālo mūžu. Un tāpēc šogad viņi pieņēma lēmumu kandidēt arī 14. Saeimas vēlēšanās. Un tā. Dāmas un kungi, es nebaidīšos teikt šo skaļo vārdu, bet etiķetes karaliene un filantropijas aizsācēja Latvijā, Latvijas pirmā vēstnieka kundze Vašingtonā, skolotāja pēc izglītības un aicinājuma, grāmatu autora, Jāzepa Vito Latvijas Mūzikas akadēmijas docenta un vienkārši ļoti sirsnīgs un gaišs cilvēks Irma Kalniņa. Labdien, Kalniņas kundze! Labdien, labdien! Sakiet, lūdzu, kā tas ir uzaugt brīvā lielvalstī, kur viss ir iespējams, bet ģimenē ar striktiem konservatīviem uzskatiem? Labs jautājums. Es centīšos izskaidrot, kā tas ir, kad tavs tēvs, kā jūs nu pat teicāt, ir ļoti konservatīvs, Latvijas laika džentlmens, korporācija Letonijas pēdējais audzinātājs un oldermans, kad viņš savā prātā izdomāja, ka mēs jau nedzīvojam Ņujorkā, bet mēs dzīvojam Latvijā un tie 30. gadi. Viņš neņēma vērā to, kad no rīta eju uz skolu, tur ir mani amerikāņi draugi un skolotāji un viss kultūra mainās citā virzienā. Un tad pēc skolas un pēc sportu un nodarbībām es nāku mājās, un tur ir Omīta Otīlija ar skābu kāpo zupu un vispārējām lietām, un televizoru nedrīkst skatīties, un pa telefonu nedrīkst, kā viņš teica, pļurkstēt, kad jāsēž pie grāmatām. Jā, un piedevām tie laiki, es auditorijai un klausītājiem pateikšu, ka tie bija tie drakoniskie 60. gadi, kad sākās jau hipiju kustība. Un, protams, kurš tad jaunais cilvēks teiks, nē, es tikai klausīšos to operu, ko katru svētdienu mans tēvs liek man klausīties. Protams, bija uz Beatley koncertiem, Madison Square Gardenā un vispārējos koncerts, ko es vien varēju apmeklēt. Un, protams, hipija filozofija ir pretēja Ādolfa Ferliņa filozofijai. Un tas ir jūties brīvi. Jā, konservatīvā dzīve ir tiešām old school, jā, un kad sako tu gribi, negluži tu var to darīt, pat demokrātijā tu to nevar īsti darīt,
Un tā sanāca, tās audzināšanas stundas manam tēvam ļoti smagas ar to Irmiņu. Bija ko lauzt šķēpus. Jā. Un es teikšu uzreiz par komunikāciju un kāpēc man komunikācija ir efektīga, komunikācija ir tik svarīga. Jo, ja es būtu sapratusi manu tēvu labāk, un ja viņš būtu sapratis mani vairāk, un kā es augu, un kādi mēķi ir, un tā, tad es domāju, mūsu attiecības būtu bijušas daudz, daudz labākas. Bet tad man uzreiz ir jautājums, kurā brīdī jūs sapratāt to ģimenes traģēdiju? Jā. Kurā brīdī jūs sapratāt, ko tas nozīmē pamest valsti, Jā. Latviju? Kurā brīdī jūs sākāt sevi identificēt arī kā daļu no Latvijas un kā daļu no šīs traģēdijas? Teikšu uzreiz, kad man vecāki bija ļoti patriotiski. Un sabiedrība, kas mums bija gan Ņujorkā, gan visās vietās, kur es pēc tam arī bija ļoti noskaņot un vērs uz to, ka Latvijā ir milzīgi liela traģēdija notikusi. Kad Latvija un Latvijas iedzīvotāji, bēgļi un tie cilvēki, kas tur dzīvo, un tie cilvēki, kas ir izsūtīti uz Sibīriju, kā mana ģimene, mans mātes ģimene, viss tika izsūtīti, kad visu laiku tas gars, tā aura, tās spiediens ir ko mēs esam zaudējuši. 18. novembris, kas tagad Latvijā ir ar tādu prieku, pie mums tā bija sēra diena, nemaz nerunājot par 14. jūniju. Jā, kas bija pilnīga baznīcas dievkalpojumiem, un tā es esmu izjutusi tās sēras, jā, un īpaši no manas mātes, kas tiešām pārdzīvoja to, kad tēvu aizsūtīja, māte aizsūtīja, un man vārdmās Irmiņa, viņas māsiņa arī aizsūtīja uz Sibīriju. Un tāda prieki un smiekļi un tāda viegla tāda atmosfēra mūsu ģimenē īstenībā nebija. Jo tur bija tas atbildības sajūta, kā jūs teicāt sākumā, izglītība. Tātad jāmācās, lai tiktu uz priekšu dzīvē, jā, lai būtu labi nodrošināts darbs. Jā, tad tas grūdiens uz to arī bija. Bet jautājums jums bija par to traģēdiju. Jā, kad bērni daudz vairāk zina, nekā vecāki domā, ka viņi zina. Jā, un kā māca, kas klausās šo podcastu, droši vien tagad pasmaida un saka, jā, viņi ir gudrāk nekā mēs domājam, ka viņi ir. Protams, es jau to izjūtu no mans mātes. Tur ir tas koferīts, ko mēs velkam līdz šai dienai, atbildības sajūta. Jā, ka mēs esam atbildīgi par to, kad ir valoda, latviešu valoda, kad ir tradīcijas, kad mēs atbalstam viens otru, jā. Un nedomājam, ka es esmu pārāks nekā citi, jo mēs visi esam kopā. Mēs esam šī situācijā, ko sauc par bēgļu gaitām, visi kopā. Un zināmā mērā tas viņus arī izglāb, jo latviešiem Amerikā tanīs 50. gados, ko es vēl īstenībā biju pa jaunu, lai konkrēti atcerēties lietas, bet es sapratu, ka viņi visi, tā kopiena ir tik cieša. Jā, tur ir arī, es esmu korporācija Dzintra, jā, tātad Dzintras tikās, Seloņi tikās, viss, un tad vienā brīdī es sapratu, ka viņi amerikāņus īstenībā nepazīst, atskaitot darbā. Mēs nākamā paudze, kas ir dzimuši un auguši tur, mēs bijām tie ar to redzes loku un to skatu, kas ir tālākā Latvija. Un, protams, Latvija bija tā brīnišķīgā, skaistā zeme, kur viss dābā un arhitektūra un viss tas labākais vēl bija. Jā, kad viņi tā par to, kāda Latvija ir tanī laikā, negribēja runāt. Tas bija pa sāpīgi. Tā traģēdija, pa ko jūs runājat, ir, kad man māte nomira, ka man bija 9 gadi. Un tas, protams, katra bērna dzīvē, kad māmiņas vairs nav, daudz lietas notiekās psiholoģijas, emocionāli un vispārējais. Tātad tā apziņa par to latvietību, tagad māte vairs nav, kas to apziņu tā veicina vēl vairāk, un tagad man tas ir jādara. Jā. Un
Un es to arī darīju. Es gāju uz latviešu skolu, es piedalījos visur, ko es vien varēju, nometnes, dziesmas svētki, tāds urrā, tad sanāca, kad, ģimenē es esmu tā nākamā paudze, un man jānotur to latvietību. Tad būtībā sanāk, ka tas man kā vienmēr licies tāds interesants jautājums, kur trimdā dzimušajiem latviešiem ir tik ļoti spēcīga misijas sajūta. Jā. Atgriezties Latvijā un ar visu savu spēku un enerģiju līdzdarboties Latvijas valsts atjaunošanā. Jo man vienmēr licies, kāda taču dzīvot Amerikā, tur citas intereses, cita vide, citi cilvēki, cita dzīves kvalitāte, bet tā vēlme, tā misija atgriezties pie tām saknēm šeit Latvijā. Un tā tad būtībā tā ir tā ģimene. Tā ir tā ģimene. Un es domāju, tā ne tikai tā ģimene, bet tā kopiena. Jā, tur jau arī tā lieta ir, kad kopīgi viedokli saist cilvēkus. Un daudz es esmu tagad šī laikā, protams, iestājoties politikā, es ļoti daudz lasu un saprotu, kur ir mentalitāte Eiropā un kā tas atšķirās no citu kultūru mentalitāti, jo viena no manām tēmām ir starp kultūru komunikācija. Man tas ir ļoti interesanti vispārīgi, bet atgriežoties pie šo jautājumu, es tādu konkrēti, kāpēc mēs to visu darījām, mēs neesam droši, jo ļoti daudz arī atstāja latviešu sabiedrību. Viņam tas spiediens bija pa daudz, un bieži es esmu teikusi, būt vieglāk visu to atstumt un tikai dzīvot tanī vidē. Jā, tur nav jādala savs laiks, un līdz šai dienai kādreiz man bērni tā pasaka man, zini, tu mums ved uz to latviešu skolu, katru sestdienu bija agri jāceļās, piekdienas vakaros bija jāmācās, sestdienas rītos jāiet uz latviešu skolu, citi draugi sportoja un hokeju spēlēja, un es ar to gribēju, bet nē, man bija šitas te jādara, un tad svētdien vēl uz baznīcu. Kur bērnība? Kur bērnība, un tur ir tāda, bet es tad tā pasmaidu, noklausos un saku, jā, es ar to pašu darīju. Jā. Un es atradu savu kopienu, un man kopiena bija meitenes manā vecumā, tanī, kur mēs dzīvojām pilsētā, kuras bija gāja uz ebreju skolu piekdienas vakaros un sestdienā. Un tur laik mēs saucām viņas pa žīdnēm, tagad tas ir jāsaka ebreji. Un mums bija kaut kas kopīgs, jo viņi arī negribēja to darīt. Un šodien mēs joprojām esam draudzenes, un mēs varam pasmieties par to, bet, viņas ir savā reliģijā tomēr arī cieņa un vēl joprojām, un es arī. Vai jūs atceraties to pašu pirmo reizi, kad jūs atbraucāt uz Latviju? Jā, es atceros. Oi, tas bija 83. gads. Un kā bija? Kultūras šoks noteikti. Jā, bija milzīgs kultūras šoks, tā bija karsta vasara, tā kā tagad apmēram. Mēs palikām tikai vienā viesnīcā, viesnīca Latvija. Nevarējām braukt ārpus Rīgas teritoriju. Man sekoja līdz onkulīts melnā cepurē, melnā mētelī ar portfeli, domādam, kad viņš ir viens no parastiem, tad, kad es sēdēju parkā, viņš ar netālu no man sēdēja, protams, inkognito, vai ne? Mani rādi, īsnībā, es arī drusiņu pastāstīšu, ka mans tēvs apprecējās ļoti īslaiciņi pēc māmiņas nāves, un Elēnai bija ļoti liela ģimene. Viņa arī bija latvieta, arī dzintra. Un tā mīlestība un tā sirsnība, ar ko mēs tikām gaidīts, tas ir vēl neaprakstāms. Un klātie galdi un viss tā ļoti centās, kad to dzīves situāciju tā īsti neredzēja, jo bija maskēta. Jā, viss ēdiens bija, viss bija kārtīgi labi apģēbušies, viss. Un tikai vēlāk es sapratu, ar kādām pūlēm un kas viņiem bija jāupurē, lai šo galdu klāt. Jā, un ko tas nozīmē, kad mēģināja smaidīt? Jā, bet tad, kad tas pirmsākuma brīdis, kad viss ir labi, beidzās, tad sākās tie stāsti.
tad sākās tā īstā realitāte. Un jūs zināt, tas mainīja man dzīvi. Es atgriezos Amerikā un es zināju, ka viss tas, ko es te redzu, es uz veikalu nevarēju aiziet, uz lielu tirdzniecības centru pusgadu. Un, protams, mans vīrs bija ļoti laimīgs par to, kad ir negāju uz veikalu. Jā, bet es nevarēju. Es sapratu, ka šeit ir pa daudz, ka te ir cits dzīves realitāte. Jā, te ir cits dzīves realitāte, un tas ir kaut kas, ko jūs uzdevāt to pirmo jautājumu, ko tas nozīmē tur uzaugt, kad tu dzīvo turīgā pilsētā, kad viss ir, ja brauc uz New York no rīta, vakarā atpakaļ, viss ir banķieri un tā, mājas ir milzīgas, visiem ir skaisti mašīnas, tā dzīves realitāte ir pavisam savādāk. Bet tā latvietība tomēr man parādīja, pat uzaugot tur, kad ir divas pasaules, ka tā ir viena Amerikas daļa, bet otrā daļa ir tie bēgļi, tie imigranti, kas Amerika pataisīja to valsts, kāda viņa ir šodien. Un es to skaidru un gaiši redzēju. Un tad 83. gadā, pat kā pieauguša sieviete ar tādā laikā vēl tikai 2 bērni, manas vērtības mainījās. Un tas ir pozitīvi. Tas ir pozitīvi. Un es domāju, šodien mūsu sabiedrībā Latvijā mūsu vērtības arī mainījušās. Noteikti. Un viņas turpina mainīties. Ar katru paudzi arvien vairāk mainās. Ar katru paudzi, bet es domāju, īpaši tagad mēs esam to izjutuši. Un tā tad es pat 83. gadu tas bija vienkārši ļoti, ļoti ietekmīgs manā psiholoģiskā nostājā. Ir kaut kas, ko es arī nožēloju. Un es nožēloju, ka es agrāk nebraucu, jo man pamāte brauc ar pirmo lidojumu uz Latviju caur Maskavu. 83. gadā man arī bija jābrauc caur Maskavu, tas ir atkal vesels stāsts. Bet man vecmāmiņa Minā bija vēl dzīve. 76. gadā, kad tas bija, man liekas, Elēnas 3. brauciens, un kad es viņas nesatiku. Jā, un man tanti Irmiņa. To es tiešām nožēloju. Jo tanī laikā vecāki teica, ko tad tu tur brauksi, tev tikai bēdu stāstu redzēt un tā. Jā, un es klausīju. Kaut gan es esmu dumpiniets vienā dzīves posmā, es tomēr klausīju savam tēvam, kļuvu par skolotāju, darīju tās lietas, bet šo man nevajadzēja klausīt. Man vajadzēja runāt pretīm un teikt, es braukšu. Un nākamā reize, ka jūs atbraucāt uz Latviju? Nākamā reize ir tā, tas bija 89. gads. Jo vēsmas gaisā jau. Jā, jo 88. gadā es nodibināju labdarības organizāciju Latviešu Renesans, kur es sapratu, kad visi mākslinieki, kas brauc uz Latviju, koristi un gleznotāji un viss, kad viņi nāk un saka, ka viņam vajag zāli saviem bērniem. Ka kultūra ir brīnišķīgi, ļoti svarīga lieta, un es biju daļa no Tilts organizācija, bet nāca mums un prasīja pa zālēm. Un es domāju, labi, kultūra ir brīnišķīga lieta, bet varbūt to kultūra ir mazliet jāpabīd malā, Irmai, ne jau visiem, bet man. Jā, un kad man vajag domāt vairāk par Latvijas bērnu veselību, jā, tas bija tas mans akūtā vajadzība, tad domāt vairāk par bērniem, jo pašai tanī laikā bija 3 bērni, un man tā sirsniņa jau ir tāda mīksta, un es sāku pārmainīt statūts, jo mums bija Latvijas Renesans bija ar kultūru saistīt no sākuma, bet 4 mēneši vēlāk es visu to pārmainīju un tikai domāju par humanitāro palīdzību. Un tā tas viss sākās. Un, lai apsekot slimos bērnus, ko es palīdzēju ārstēt Ņujorkā, man bija jābrauc uz Rīgu ar zālēm. Un te ir veseli interesants stāsts, kā es nokļuvu Maskavā. Jo Frankfurtē man bija ļoti kritisks zāles līdz, un Frankfurtē mans mīļās draudzenes Ilga Blankmajer, kur tagad ir aizsaulē,
Viņi paziņoja Lufthansa, ka ne, kad nebrauks, kad nelidos tiešā ceļā uz Rīgu no Frankfurts, kad jābrauc ir caur Maskavu, jālido caur Maskavu. Un es teicu, nē, es nevaru, man nav vīzu. Ne, jums nevajag vīzu, jūs būsat lidostā, nav problēma. Nu, labi, viņas ir gudrāks nekā es, un mēs ielidojām Maskavā, un 2 bruņinieki zaldāti man sagaidīja, un aizved uz tādu mazu telpu, kur ap sienām viss bija skaņa izolācija, un sāk man pratināt. Un jūs zināt, tas bija ļoti nērta situācija. Kāpēc jūs esat ieradusies, kas tad jūs tādi esiet, kur tad jūsu vīzi ir, un ļoti agresīvi un brutāli pret mani. Nu, es tā ātri mēģināju izdomāt nākamo soļus, un es teicu, vai jūs zināt, kas es tāda esmu? Vai ne, tas ir labākais, kā iedzīt stūrī? Ne, viņi neko nezina. Vai jūs zināt, ar kādu nolūku es esmu vispārīgi atbraukusi šeit? Un kas manos koferos ir? Ne, viņi neko nezina. Es teicu, tad es jums parādīšu. Un laimīgā kārtā manā portfelī bija no prezidenta Bušu tā humanitārā atbalsts Latvian Renaissance, kad es lidoju ar ļoti trauslām zālēm. Un es izvilku to vēstuli ārā, un es teicu, jūs nelaidīsiet man Latvijā, tad jūs lūdzu izskaidrojiet šim kungam, kas ir parakstījis šo vēstuli. Tie nobālēja, saprat, ka joki nav, kad viņi nevar terorizēt šito te trauslo irmu, un ko tad, lai viņi dara tālāk. Es teicu, es varu nopirkt savu vīzu, ja man jānopērk. Kā jūs varat to darīt? Es teicu, kā jau parasti dara kartiņu. Tad viņi tā padomāja, un tie bija jauni džeki. Jā, un es varēju pateikt, ka viņi satraukušies. Un es tad viņiem mācīju, ka viņiem ir jābūt tāds maziņš aparāts, kur ieliek to kartiņu, un tad viņi tā pastum, un viss, un tā arī notikās. Viņi paņēma to, un es viņiem iemācīju, kā ar norēķinu kartiņu darboties un savu vīzu nopirku. Tagad es nonācu lejā, un mana Ilga, kur ir ļoti augsta līmeņu biznesa sieviete, viņa bija pilnīgi bāla, nopīpējusies, es nezinu, veselu paciņu. Viņa domāja, kad man tagad liks cietumā, kad ko mēs tagad darīsim, jo viņai ar stāvēja 2 šitādi cilvēki. Viss bija labi. Vīza bija, arī Ilgai es nopirku vīzu, un mēs visi gājām tālāk. Kur jūs atradāt drosmi tajā brīdī? Es sapratu, ka man tas ir jādara. Man ir jābūt uzstājīgai, jo es esmu pārliecināta, ka ko es daru pareizi, un kad viņiem nav taisnības. Tāpat tā, ka tagad ar politiku. Es zinu, ka man ir taisnība, kad es tagad gribu ar savām zināšanām un savām visu to, ko gan Ojārs ir man devis, gan kad Dievs man devis, ka man tas ir jādara. Un tanī brīdī, kad es stāvēju šī mazā telpu apmēram kā šī, ar šiem lieliem bruņotiem spēkiem, kad es ticēju sev. Un tas sanāca. Jā, to daudz saka, ticību sev, saviem spēkiem spēja iedot atvērt krīzes brīdī vienkārši nereālu spēku. Jā, neslēpšu, kad man ir reliģija arī, man nāk līdz, un par to tā ir vesela saruna par tanī brīdī tu arī lūdz Dievu, tu lūdz visu savus spēkus. Un tas ir sekundēs, tas notiekās sekundēs. Racionālā domāšana. Un acīm redzot, man kaut kur tas ir nācis līdz, pat kad māte nomira, es sapratu, ka man ir racionālā domāšana, kad man jātiek tālāk. Ka viņas nav, ka man ir jāpārņem ļoti daudz. Par etiķeti, Irmas kundze. Vai viegli ir būt etiķetes ekspertam šodienas pasaulē? Atkal tas jautājums ir pārliecība par sevi, ka tas, ko es daru, ir svarīgi. Jo, kad es biju vēstniekundze Vašingtonā, es sapratu, ka es esmu Latvijas tēls. Un kad
visi ārzemes vēstnieki un viņus kundzes, kad viņi redz Irmu un Ojāru Kalniņu, kad mēs pārstāvam Latviju. Mēs esam tas brands. Jā, varbūt mēs perfekti varam runāt angliski, bet pēc mūsu uzvedības un inteliģences un sarunas prasmēm aiz mums stāv vesela valsts. Tas varbūt izklausās pārspīlēt. Bet es to ņēmu nopietni. Un tad es sāku domāt, nu labi, neviens mūs nesagaidīja rokas grāmatu, nebija tāda how to, jā, vadalīnijas, pamatprincipi, jā. Tu vienkārši gan arī tā iemests un amatā. Un varbūt vīram ir lielāks priekšrocības, jo es teikšu, politika un diplomātija tomēr ir vīriešu pasauli tanī laikā, 93. gads. Kad varbūt man būtu jāuzfrišina savu zināšanas, jo Adolfa Ferliņa etiķetes skola bija ļoti laba. Jā, to es redzēju savā pirmā darbā Ņujorkā, ko tēvs man bija mācījis, tiešām atpelnījās, jo es to darbu saņēmu. Tās ir tās mazās lietiņas, ko cilvēki redz, pirmais iespējas, un es gribēju, lai man Irmas Kalniņas tēls un pirmais iespējas ir pozitīvs. Un es aizgāju uz Washington School of Protocol. Jā, pauzīt, jo bija smīni no pārējiem. Vēstnieku kundze iet kursos, kas tā pa lieta? Apstiprināt zināšanas, uzzināt kaut ko jaunu, un atrast savu pašpārliecību, ka ko es daru pareizi un labi. Un beidz šiem kursiem es sapratu, tēvs nemācīja man pa karogiem. Viņš to nezināja. Viņš arī nezināja, kā sagaidīt delegācijas un prezidents un kurā vietā tev ir jāstāv, jā. Bet pārējais nebija slikti. Es tēvam devu 10 punktus. Un viņam arī pateicos par to. Un tas ir, kad es sapratu, ka etiķete un labā uzvedība ir kā cilvēki mūs uzreiz raksturos un sapratīs par mums. Un tāpēc es domāju, ka etiķete būs ne tikai jums svarīga un klausītājiem, bet jūsu bērniem un jūsu bērnbērniem. Es esmu pārliecināta par to. Kā etiķete ir mainījusies cauri laikiem, jo kaut kā tā sajūta ir, ka mēs šodien esam tādi brīvāki un vairāk sev piedodam, vai tur nezināšana, tad vēl ir šie 3 gadi pandēmijas ietekmē, kad mēs jau vairs tikai un vienīgi attālināti viens ar otru komunicējam, un tur tādas pieklājības savstarpējās normas tādā virtuālā vidē jau vispār tiek atliktas malā. Kā ir mainījusies etiķete? Varbūt es pateikšu kaut ko citu. Kad jāsaprot, kāda ir etiķetes pamatprincipi, pirms mēs zinām, kas ir mainījies un kas nav mainījies. Jā. Pamatprincips paliks uz atlikušo pasaules pastāvēšanu, un tas ir cieņa un respekts, tolerants, iecietība pret līdzcilvēku. Jā. Mēs varam mainīt uzvedības normas, jā, un tas arī jāmaina uzvedības normas, bet tie pamatprincipi, efektīvi laba komunikācija, jā, un sapratni pret citu cilvēku un citām kultūrām, jā, ir laika gaitā un vienmēr būs. Un etiķetes pamat sākums, jo ir no sen eģiptiešu laikiem, kad etiķete bija uz vīriešu pleciem. Tas bija vīriešu darbs, noturēt savu ģimenes reputāciju, un jo turīgāki viņi bija, jo svarīgāk bija uzvedība, jo viņi atspoguļoja visu šīs lielās ģimenes vērtības. Un dēls, kas uzaug tēvam līdz, mācās viņu ārodu. Viņam nebija iespēja kaut ko citu mācīties, viņš to ģimenes brendu turpināja, un viņu dēls to turpināja. Un līdz ar to viņam bija atbildība pret savu ģimeni un pret savas sabiedrības. Un man tas bija ļoti interesanti skatīties atpakaļ dziļā vēsturē, no kurienes vispārīgi tā nav Irma Kalniņa, kas to izgudroja. Ja? Kad tas ir nācis līdz katrai paaudzei. Ja? Un, protams, pēc katra lielo karu mazliet mainās lietas. Ja? Un
mums nav laika iedziļināties varbūt visos gadsimtiņos, bet kas notikās un kā mainījās uzvedības normas, īstenībā bija ar industriālo laikmetu. Jā, kad cilvēki no provinces, no laukiem sāk ceļot vairāk uz lielām pilsētām, kur palika tā brīvības sajūta, bet īstenībā nepavisam, jo etiķeti nosaka sabiedrība. Tā ir sabiedrības norma, kā viņi sagaida uzvedību savā kopienā. Un ir interesanti lekcijās, es runāju par to, kāda Latvija bija pirms 2000 gadiem, un kāda bija sāžas, kur dzīvoja varbūt 20 cilvēki, varbūt 30, un kāda bija uzvedības normas, un kurš pateica, ko drīkst un ko nedrīkst. Tas ir vienmēr bijis sabiedrībā. Tas ir kā cilvēki māk uzvesties ar savu kaimiņu, kā uzvesties pret savu ģimeni, jā, kad mēs visi nesitam viens otru, neslapkojam viens otru, kad mēs gribam izdzīvot. Un izdzīvošana ir mācēt, respektēt viens otru. Kas ir mainījies? Ir ļoti garš stāsts, bet es gribu atgriezties pie to 83. gadu. Jo man jau tā etiķets un tā uzvedības lieta ir nākus līdz, tā kā es teicu iepriekš mūsu sarunā no Ādolfa, bet man vienmēr ir tas patikts, kā cilvēki uzvedās un kāpēc viņi uzvedās, kā viņi uzvedās. Es nezinu. Tas vesels pētījums. Jā, tas ir man ļoti interesanti lieta, jo zināju savu skolu, bet man arī interesēja, kā citām ģimenēm ir audzināšanas stundas notikuši. Un Latvijā 83. gadā radnieki teica, kad tu zini, Irmiņ, kad sieviete staigā pa ielu, viņa nekad nepīpē. Tas nav pieklājīgi. Un ēšana arī nenotiek pa ielu un tā, kad staigā pa ielu, tas staigāšana pa ielu, bet ne ar cigaretu zobos. Redzi, ļoti pieklājīga uzvedība. Mēs runājam par pārējām lietām, bet par šito tas tika izcelts. Un kas tagad notiek? Jā, mēs esam aizgājuši tagad uz kādu citu vilnu, kad pīpēšana nemaz nav tik cool, jā. Un jāstāv 15 metri no katrām durvīm, bet ko citi dara ar savām elektroniskām cigaretēm, viss tur salaiž, viss iet vaļā. Jā, tā kā tas ir mainījies. Ja, komunikācija, e-pasta, par ko es ļoti daudz runāju arī par e-pastu, par apģērbu, par cepurēm, par rokas spiedienu, par čau, jā, nevis labdien vai sveiki. Viss notiekās. Viss notiekās. Bet es atgriezīšos pie pamata. Tā cieņa pēc citu cilvēku nemainās. Un es tā ceru, ka arī nekad nemainīsies. Ka mēs domāsim par citu vairāk, nekā mēs domājam par sevi. Te gan es jums varētu oponēt, jo būtībā tas, ko es jūtu, kur arī nāk ļoti daudz šāda filozofija un pašiedvesmas literatūra un viss pārējais, esi tāds, kāds tu esi, tev nevienam nav jāpatīk, tev nevienam nav jāizpatīk, dari, kā tu vēlies, esi harmonijā ar sevi, nedomā, ko citi par tevi domās, tas nav svarīgi, esi wild visās savās izpausmēs. Un tam man reizēm liekas, ka, ja tā, tad jau arī tā uzvedība un tā etiķeta un tā cieņa pret citiem patiesībā bišķiņi tā kā pagaist, jo es sevi ielieku pirmajā vietā. Sapratu to, un to es arī esmu, tas millennial filozofija un Gen X filozofija, tas jau tā arī ir. Bet jūs zināt, ar katru paudzi mainīsies atkal. Jo kur tas viss aizies? Ir mans jautājums, ja mēs visi sāksim domāt par viens otru, ja mēs visi sāksim domāt tikai par sevi, tad kāda būs tā mūsu nākotne? Un es arī gribētu oponēt, jo Ukrainas karš ir parādījis, ka mēs nedomājam tikai par sevi, mēs domājam par viņiem, mēs domājam par saviem bērniem un kādu mēs gribam redzēt Latviju, vai mēs gribam brīvu valsti. Jā.
Jā, un tas ir, kur mēs izkāpam no to, tas gan ir tāda paradoxāli, ka mēs šizofrēnija, kad vienā brīdī, jā, mēs gribam būt wild un brīvi, un Somijas tagad, kas notiekās ar viņas balēšanā, jā, kā viņai tagad šī brīdī iet, ka viņai jātaisnojās un jāiet uz pārbaudēm un viss, kad tomēr sabiedrība sagaida, ka tā nevar uzvesties, kad viņi ir tomēr tā, un tad otra puse saka, nē, kad sievietes to var darīt, un tā tad. Tas man ir ļoti interesanti. Un starp citu, kurā pusē esat jūs Somijas premjerministra sakarā? Es domāju, un es varbūt tagad izteikšos arī sev, uzlikšu tur uz tādu, es nezinu, tādu sarkano līniju pārkāpšanu, varbūt nē, bet es pastāvu uz to, kad privāta dzīve ir privāta dzīve. Kad ko tu dari ar saviem draugiem, kas ir savi tuvākie, un acīm redzot, šeit nebija tikai tuvākie draugi, jo kāds viņus nodeva, jā, kad var. Un es arī saprotu vēl vienu lietu, tas spiediens būt amatā, politikā, šinī gaisotnē, šinī laikmetā ir neticams. Ir neticams. Un ja viņi var vienu vakaru to dvašu nolaist un dejot un priecāties un nākamā rītā pieņemt lielus lēmums, jo viņi ir varējusi atkāpties, tad es domāju, ka tas ir veselīgi. Un es domāju vēl vienu lietu, ja tas būtu vīrietis, kas to darīja, nebūtu nekādu komentāru. Nebūtu nekādu komentāru. Un tur jau parādījās, jā, vienā publiskā pasākumā, kad viens oponents ir dzēris tur alu un nezinu ko un priecājies, bet tas ir ok, publiskā vietā. Jā. Bet premjerministri noliek, es nezinu, citā. Un, sabiedrība kādreiz ir ļoti dīvaina. Piedevām politikā nav draugi. Jā, atradīs oponents, kas parādīs. Un es to apzinos par sevi arī, kad parādīs jau kaut ko. Un es esmu gatava uz to, jo es jau zinu to taisnību. Bet es stāvu viņas pusē. Jā, jo es esmu pārliecināta, ja viņi tagad parādās savā ādas melnā jakā, starp citu, es arī gribētu tādu. Man tas ir, un zābakiem es arī gribētu tādas. Jā, mēs esam modernā sabiedrībā. Jā, un tāpēc Boris Džonsons var ballēties, un viņam neviens neko nesaka, un viņi noceļ no amata tikai tāpēc ne jau viņu ballīšu dēļ, bet citu iemeslu dēļ, un šeit sienu paņem un... Jā, bet pa Boris tas ir veseli cits stāsts, bet vienalga kā, tu nevar likt citiem likumu un tad pārgāp pats. Tas jau ir ļoti slikti. Tu nevar teikt tautai, kad viņiem ir lockdownā, ka viņi neko nevar darīt, un tad tu pats ballējies. Jā, tas ir viens likums visiem. Viena taisnība, viens likums visiem. Un es gribētu atgriezties pie šo Somijas situāciju un premjerministru, kur es domāju ir ļoti slikti. Es domāju, ka Saeimas deputāti, bijušā ministra, nevar parādīties žurnālā puskaila, ka viņi ir Latvijas tēls. Un tas nav forši. Un tas nav forši, ka neviens par to nerunā. Un kad netiek viņai aizrādīts, ko viņi var šitā te izskatīties savā privātā dzīvē, welcome, lūdzu. Jā, bet Saeimas deputātei, jā, būt uz žurnālu tādās vairākās lapās, es tam nepiekrītu. Tāpēc jau tu ieņem amatpersonas amatu, tur nāk savi priekšraksti līdzi, savas normas līdzi, savi noteikumi līdzi, un tad ir jāapzinās, ka tāpēc kā Barakam Obamam, kas tad ir viņu privātā ballīte, tā ka viņš ir sieva un 2 meitām kopā. Tiklīdz kā tur pienāk 5. 6. klāt, tas ir publisks pasākums. Publiskā pasākumā tev ir jāievēro pilnīgi cits spēles noteikums reiz ir, un tu vairs nevari rēķināties to, ka tu neesi vairs Amerikas prezidents tanī brīvklī. Jā, te ļoti daudz pretrunas, jo es domāju, ja tu pārstāv valsti, vai tas ir vēstnieks vai politiķis, tas ir 24/7, 7/24, bet Somijas gadījumā es domāju, ka viņi jau nebija nekādā ziņā ar narkotiku vai kā, kas tad tur traks notikās, viņi vienkārši dejoja. Jā. Un es
es domāju, ka tas ir uz viņu pārspīlēts. Un, Bet kā ir es teicu, ja tas būtu vīrietis, šī tēma netika pacelta. Un par to es arī gribu paturpināt. Vai jums šķiet, ka tas mainīsies, kad prasības pret sievieti un prasības pret vīrieti varētu izlīdzināties? Jo, lai arī cik mēs teiktu, ka mēs esam harmoniska sabiedrība, nu vienalga, tiklīdz kā mēs nonākam šādā diskutablā situācijā, nu sievietes lānīs vairāk nekā vīrietim piedod vairāk. Taisnība. Un es nezinu, kur tā maģija ir, kā to mainīt. Es domāju, pirmkārt nevajag uzdot to, mums ir jācīnās, lai būtu līdztiesības, arī algās. Es vienmēr esmu teikusi par to pašu darbu, cik saņem vīrietis un cik saņem sievieti. Tas ir ļoti svarīgi, un es redzu arvien vairāk, kad sievietes tomēr iestājās politikā, un tas man ļoti priecē. Jā, un es arī domāju, ka ģimenēs, kur aug dēli, jā, ka tiem dēliem varbūt arī no paša mazotnes ir jāmāc, ka meitene ir līdzvērtīga. Jā, viņam jāizrāda cieņu un vispārējās labās uzvedības normas, bet kad viņa var būt tikpat gudra, jā, tikpat apņēmīga savus mērķus pildīt kā zēns. Dzimuma līdztiesība. Un tā ir līdztiesība, un tas sākās ģimenē. Jā, ja trauks mazgā tikai māsiņa, kāpēc ne brālīts? Jā, ja palīdz mammai ar lietām, tad tas nevar teikt, tas ir meiteņu darbs, tas ir vīriešu darbs. Jā, protams, tur ir savas robežas. Jā, bet fiziskās robežas, bet man ir ļoti liels prieks, ka pie brīvības pieminekla arī sievietes varēs stāvēt. Man ļoti liels prieks, ka mudina zemesardzē un sievietes iestājās. Mans vecākais dēls Niklāvs, mazdēls, kurš ir jaunsardzē, meitenes ar tur ir. Tas ir liels pagrieziens sabiedrībā arī. Pozitīvi. Vai jums pašai kādreiz ir sanācis pārkāpt etiķeti? Varbūt pārkāpt, es neesmu droši, ja es varētu to tā... Netīšām paslīdēt kāju. Paslīdēt, jā, bet tas notika kopīgi man ar Ojāru. Un tas saistās ar ielūgumu uz lielu pasākumu, kur Ojārs man pateica, mums jābūt tanī viesnīcā, tur ir liela pieņemšana, 7:00 vakarā, kā jau parasti ir, un lektāji. Labi, es klausu savam vīram un atkal to pašu uniformu uzvelku, garo klēt, vakar klēt un visu, un viņš ir smokingā un ļoti smuka abi divi izskatāmies, vismaz es tā ceru, ka mēs labi izskatījāmies. Mēs aizējam uz pasākumu un ienākam iekšā un saprotam, ka mēs abi divi esam vienīgie tādi apģēbušies ar savu smokingu un es ar savu garo vakarklētu. Un bija tāds brīdis, tāpat tā, ka Maskavā tanī brīdī, kad tu saki, kur lai es tagad daru, jo sagaida namtēs namāt un brīnā, varēja pateikt, ka viņi brīnījās. Tā fiksā domāšana, es teicu, mēs esam ieradušies tikai jūs apsveikt, jo mums ir jāiet tālāk uz citu pasākumu, bet mēs negribējām laist šo brīnišķīgo iespēju, jā, atnākt un novēlēt jums visu to labāko un tādu īsu labu runiņu un viss bija labi un aizgājām prom. Un pēc tam es Ojāram teicu, es katru ielūgumu gribu izlasīt. Pārbaudīšu. Es šī tāda lieta nekad negribu atkal piedzīvot. Redziet, kā ar maziem meliem tomēr iet tā etiķeta roku rokā. Jā. Bet es to dziļi pārdzīvoju, bet bija jātiek no situācijas, jo es atgriežos pie to, ka mēs esam Latvijas tēls un nevar tā izgāzties ar šādu situāciju. Kas ir tās lietas, pamatlietas, kas veido sievietes etiķeti? Pamatlietas, kas veido sievietiem tieši etiķeti. Es domāju, pamatlieta ir mācīt savu ģimeni, jā, stāvēt blakus viņiem, un būt atbildīgi, kā mēs arī savus bērnus un nākamo paudzi palīdzam viņiem justies labāk un ērtāk, jebkurā sabiedrībā viņa aizies tālāk savā dzīvē. Sievietes etiķeti ir darīt, cik tik vien labi es varu ar to cieņu un respektu pret citiem cilvēkiem,
Jā, vienalga, kā es pa viņiem jūtos. Jā, un es esmu bijusi tādās situācijās, ka man jāsēž 2,5 stundu pie vakariņu galda ar opozīciju. Un tomēr jārunā ir un jābūt šarmantai un vispārējais, kaut gan es to negribu darīt, bet es sapratu, ka mana loma arī kā sievietei ir atcerēties, ko Mišela Obama teica. Kad citi cilvēki iet zem, tu ies augstāk. When they go low, you go high. Un es domāju, tas man ir nācis līdz tagad ļoti, kad es sastapos politikā. Varbūt kāda, kas nepiekrīt vai kas kaut ko šarp pateikt, nekad nenolaisties uz viņu līmeni. Un tas man ir grūti, jo pirmā darba vietā, kad es sapratu, ka darbdevēja paceļ balsu saviem darbiniekiem, man tas ļoti, ļoti sāpēja, ka tā vispārīgi var uzvesties, ka tu nekad nenolaidies uz citu cilvēku līmeni, tu noturies uz sevi, savā līmenī augstāk. Un es domāju, domāt par savu tēlu, jā, domāt par savu imidžu, kā es gribu ne tikai citiem, bet sev. Un ko jūs darījāt tajā brīdī, kad kliedz uz jums? Savaldījos. Nedevāt pretī? Tas nebija man, es to noklausījos kā uz citu darbinieku. Pretīm, pretīm dot, bet ne tādā pašā līmenī. Jā, izskaidrot savu situāciju, pateikt, es domāju savādāk, vai klusēt, pagriezties un aiziet prom. Kas arī varbūt ir protesta akcija. Jā. Ko es esmu darījusi arī, kad reiz pateicu kaut ko, kad politikā un sabiedrībā ir kādreiz divas domas, un es nekad neaizmirsīšu, ka kāds pateica, kad viņam nepatīk tas, ko mans vīrs dara. Jā, un acīm redzot, viņam bija savas domas un kaut ko rupji pateica. Jā, un es pagriezos un aizgāju prom. Jo vēl viena lieta sabiedrībā ir, vai mēs esam iecietīgi pret ārzemes latviešiem. Jā, tas ir vesel cits podcasts, jā, kad es tagad rakstu ļoti daudz. Savā Facebookā man messengerā cilvēki arī raksta un pārjautā pa lietām, un man jāizdomā, kā atbildēt. Šeit atkal ir etiķete. Kā es atbildēšu pieklājīgā veidā citiem cilvēkiem, kuriem ir cits uzskats vai domas vai vērtības. Un tā ir ikdienas pārbauda. Un kas ir tas mirklis, kad es drīkstu dot pretī? Man būs par to jautājumu jāpārdomā. Jā. Jo reizēm, es nesaku, ka vienmēr, es uzskatu, ka reizēm ir vērts nolikt pie vietas, tā teikt, un parādīt. Tā nav, ir, vai, teiksim, ir savādāk, vai kaut kā tomēr, jo vienmēr iet tajā latviskajā pazemībā, un mēs esam tādi, man liekas, zemnieku tauta jau savos gēnos, kas vienmēr ļaus, ka viņiem kāds iet pāri un norāda to vietu un visu, un tā ir atkal tā pašapzinīgā lieta, ko es vienmēr skatos uz karstasinīgajām nācijām, Spāņi, Itāļi, sados pretī, izcīnīsies, pēc tam sabučosies un aizies katru savu vietu, un nevienmēr varbūt ir reizēm pareizi pagriezt to muguru. Ir reizēm, ka tev ir jānoliek pie vietas, un lai tas tiešām nekad vairs neatkārtos, un jāpastāv par sevi. Tas ir par to, ka tu pastāvi par sevi. Es jau nedomāju atbildēt kā pelēkā pelīte. Jā, inteliģenti. Es jau tā galīgi nē, jo atcerieties, ko es teicu par to Maskavu, kad es teicu, vai jūs zināt, kas es tāda esmu? Jā. Jā. Un man ir vēl vienreiz tas noticis oktobrī, ka man bija vienam vīrietim jāsaka, jūs nezināt, ar ko jūs runājat. Un balss melodija, atskats, jā, kad viņš tur varēja, es nezinu kā teikt, kad es neesmu svarīga, kad ko jūs tad domājat šeit vai kā, bet to darīt inteliģenti, un tas nav vienmēr viegli, es jums piekrītu, tas nav viegli. Atcerieties, es esmu dzimusi lauvas gadā, tīģeru gadā, un es savā būtībā, ja manu teritoriju
kāds pārkāp, jo man ir savā vasarnīcā ar kaimiņiem bijuši problēma ar viņu aitām, kur vienu vakaru, kad mēs atbraucām atpakaļ pēc tikai viena nakts Rīgā, kad viss man bija apēsts, viss dārs, sakņdārs, viss. Jā, kad es nebiju pelēkā pelīte, es gāju uz un kārtīgi viņam pateicu, ko es domāju, ka tā nevar rīkoties. Nelamājos, to gan es nemāku. Jā. Un kaut gan man daži māc, kā to darīt. Īpaši krievu valodais, jo tūliņ aizmirs, bet tam nav vieta. Tas galīgi, ko tas mainīs? Bet Maija, jums ir taisnība, nevajag nolaisties galīgi un ļaut tiem cilvēkiem, tā kā saka, staigāt pāri. Vajag noturēties, bet to vajag darīt inteliģenti. Un tas nav vienmēr viegli, jo mēs gribam sprāgt gaisā. Nu, jā. Un sprāgt gaisā, kad ir pilns mēnesis. Jā. Kad ir oficiāli atļauts. Kad oficiāli atļauts, vai kad hormoni tur iet pa labu un pa kreisu un augšā un lejā. To arī, jā, un kādreiz mums vienkārši pacietība izsīkst. Nogurums, stress. Un es domāju, to mēs arī izjūtam. Šī laikā cilvēki ir. Mums ir tāds valda kaut kādi dīvaini gaisotni. Jā, un mēs drusiņi sev piespiežam domāt pozitīvi, dabā būt, kā šodien es uzzināju, kad Somijā ir tāda konkurss, tāda spēle, kur iet mežā un apskauj koku. Jā, kā katrs dara radošākā veidā, pieiet klāt pie bērns, vai priedi, vai ozoli, vai aps, un vienkārši viņu apskauj, vai palecās uz viņu. Un es domāju, cik ārkārtīgi forši, ka cilvēki meklē kaut ko pozitīvi darīt, kas ir ārpus kārtas. Jā. Jūs bijāt pirmā Latvijas vēstnieka kundze Amerikā. Vai jūs atceraties, kā jūs jutāties, kad bija jāsāk pildīt amata pienākumu? Vai jūs skaidri zināt, kas jūs sagaida, kur jūs esat iepinusies, tā teikt, un kā tagad ar to tik galā? Vai tā ļipa bišķiņ trīcēja? Jā, nu, protams, ka trīcēja. Pirmkārt, man vēstniecībā bija ļoti laba komanda. Jā, mums bija tiešām labi darbinieki no Latvijas, arī vietējie. Un tas spēks, ko es izjūtu no viņiem, un tā atbildība pret viņiem, un tā, ka es eicu un pārējiem. Bet mums ar Ojāru bija ļoti labs tandēms. Jā, ko viņš nevarēja, to es varēju. Ko es nevarēju, to viņš varēja. Un tas kopīgais atbalsts arī bija ļoti stiprs. Protams, ejot uz Baltonam, satiekot Klintons pirmo reizi, ko tad es viņam teikšu? Jā, ko tad es viņam teikšu? Es negribu nekādas podas izgāst un dieniņās, jā, vai Madeleine Albright, dieniņās. Un tad es kaut kādā brīdī sapratu, kad jā, man ir viena iespēja to darīt, un tikai viena būs. Un atkal tā klusā pārliecība, jā, tu šito te var darīt. Un tā pēdējā reize ar Clintonu, kur es parādos tādā tautstērpā, kas ir, acīm redzot, aizgājusi kā vēstures bilde, kad īstenībā pirmā Eiropieta Baltajā namā tautstērpā, tas nebija tikai Latvijas. Kad es tā iepriekš nebija uzrakstījusi uz papīrīt, kādu špiķeru uzrakstījusi, ko es tagad viņam teikšu. Tas vienkārši nāca no sirds tanī brīdī. Un tas bija prezidenta kungs. Es zinu, ka šī būs pēdējā reize, kad jūs mani redziet, un es gribēju, lai jūs mani redziet Latvijas tautstērpā. Un tas ir, kad Bills Klintons teica, es esmu tik lepna pa jums. Un tas bija tik brīnišķīgs brīdis, ko gribētu iekonservēt kaut kādā burciņā to gaisotni, to visu, un žēl, ka neviens nenofilmēja to brīdi. Jā, protams, pēc tam mēs visi stāvam smuki kā miet, un tas izskatās ļoti labi, bet tieši tanī brīdī tas bija tik ārkārtīgi skaisti, un viņam to teikt. Jā, iedomājieties, viņš 1000 cilvēks redz. Bet, mēs jau bijām kopā iepriekšējās reizēs, ka man nebija tautstērps. Jā, kad tas paliks uz mūžu.
Jūs esat arī vadījis vairākas nozīmīgas starptautiskas organizācijas un iniciatīvas ar mērķi sniegt palīdzību Latvijai. Un toreiz Latvijas neatkarības atjaunošanas pirmsākumos tas bija tas bija izšķiroši svarīgi patiesībā. Un šīs organizācijas arī reāli varēja palīdzēt. Bet kā tas ir, kā jūs to redzat šodien? Vai organizācijām vēl joprojām ir tikpat liels spēks, vai viņas savu spēku ir zaudējuši, vai ir citu formu un veidu organizācijas mums tagad, ja mums varbūt viņas vispār vairs nav nepieciešams? Tas nevar būt, kad viņas nav nepieciešams. Šī kara laikā viņas ir absolūti nepieciešams. Un, mans pirmais darbs Latvijā bija Rīga 800, bet drīz pēc tam bija nevalstiskā organizācija centrs. Tātad George Soros. Es esmu viens no viņiem. Un pilsoniskā sabiedrība bija tas mūsu uzsvars, un mans darbs bija veidot filantropiju Latvijā. Un es teikšu uzreiz, ka tas bija tāds attīstības periods, kad sāk kopienas, Tallas novada fonds, mēs nodibinājām to, un vairāks, kur ir kopienas, kas sanāk kopā ar līdzīgiem mērķiem palīdzēt sabiedrībai. Un tas joprojām tagad ir, un es esmu tik lepna, kad es varēju būt pie Ziedot LV šūplu, kad bija daļa no NVO centra, strateģisko plānu veidot tālāk organizācijas ar ilgspēju. Un, viņas ir, es domāju, vispārīgi skatoties tagad, kas notiekās Ukrainā, kas notiekās Amerikā, kas notiekās citās valstīs, ka trešais sektors, pilsoniskā sektors ir ļoti svarīgi. Jā, un tas nav tikai reliģiskie, tie nav tikai katoļi vai luterāņi, kas ir ar savām organizācijām. Tas ir ārsti bez robežām, tas ir, es strādāju, kad man bija Latvijas renesans, tur arī bija tas grūdienis, kāpēc es būtu gribējis nodibināt vienu organizāciju. Jā, man viņi, dzīvojot tur, kur es dzīvoju tajā laikā, varbūt nevajadzēja atdot visu savu brīvo laiku, sēdēt un runāt ar cilvēkiem un līdzekļus piesaistīt, bet mēs visi saprotam, ka kopienā mums ir drusciņ jāuzupurē no viens otru, un upurēt savu laiku ir daudz dārgāk nekā iedot naudu vai uzrakstīt čeku. Kad jūs aizsākāt filantropiju Latvijā, jūs saprat, par ko jūs runājat? Jā, es sapratu. Nē, vai jūs saprata? Vai Latvijas biznesa vidi jūs saprata? Es tā pauzēšu un teikšu, ka ziedošana Latvijā pirms tam bija ar citu stilu, un kad man bija tas jāmaina, ka man bija jāsaprot, kad ir jābūt filantropija, bet ar likumu pamatu, ka tas ir godīga filantropija un godīga ziedošana, un palīdzēt uzņēmējiem izdomāt viņu stratēģijas, kā viņi ziedos, kuram viņi ziedos. Un kā es vispārīgi uzsāku etiķetes apmācības Latvijā, tas bija paralēli šī laikā, ka viena brīnišķīga sieviete, Silvija Kārkliņa, bija dzirdējusi, ko es darīju Vašingtonā, jo es biju arī ļoti iesaistīta ar etiķeti arī Vašingtonā. Un viņa man lūdza nolasīt lekciju. Es teicu, kā var nolasīt lekciju par etiķeti? Labi, es izdomāšu, un tā uzrakstīju programmu un uzrakstīju visu to paralēli strādājot šī darbā. Bet tas sagāja roku rokā, jo filantropija nozīmē dot sabiedrībai, būvēt sabiedrību stabilāk ar labu mēķu nodomu. Filantropija nav tikai domāt bagātiem cilvēkiem. Tas ir filantropija, tagad notiekās. Mēs visi Latvijā, cik vien var, ziedojam Ukrainai. Tā mēs varētu teikt, mēs esam visi filantropi. Jā, man tā liekas, ka mēs esam, jo mēs tik daudz esam devuši. Bet tā etiķete šī laikā sagāja roku rokā ar tiem uzņēmējiem, jo es arī sapratu, ka te kaut kas klibo, kad mūsu kopīgās sarunas un uzvedības normas kaut gan varētu būt labāk. Varētu būt labāk. Nerādīt ar pirkstu, bet varētu būt labāk. Un tā es sāku ar vien vairāk domāt par etiķetes apmācībām, un vairāk cilvēku man prasīja uzņēmēji.
Jā, valsts cilvēki prasīja, lai palīdz ar uzvedības normām, jo ir starpība. Ir starpības ar etiķetu un uzvedību. Jā. Jā. Un mēs drusciņi pieskārāmies pie to no paša sākuma, kad etiķeti nosaka sabiedrība. Jā. Laba uzvedības norma ir tas, kas nāk no dvēseles un veselo saprātu. Un tur ir tās lielās atšķirības. Etiķeti var būt rakstīt, varbūt nerakstīt, bet tas ir viss, ko mēs vada līnijas, kā uzvesties sabiedrībai. Jā. Un laba uzvedība nāk no ģimenes, jā. Un tas vienkārši sajiet roku rokā. Kāpēc jūs nolēmāt kandidēt 14. Saeimas vēlēšanās? Jā, man šis jautājums bieži tiek uzdots. Kāpēc es vienkārši nestāvēju malā, jā, nebaudīju savus mazdēlus, nedomāju par citām lietām. Vienā brīdī, un tas notikās agri no rīta, it kā man kāds būtu sapurinājis pa nakti. Domāju, mēs zinām, kurš tas bija. Jā, kad man bija jāturpina man vīra darba, jo viņš bija savu profesionālo mūžu veltījis Latvijai, un es savu mūžu biju veltījusi, lai palīdzētu viņam to darīt. Jā. Un ja ne es, tad kurš cits, ja ne tagad, tad kad? Un tad es sapratu, ka jā, es šo varu darīt. Man varbūt ir ļoti daudz vēl jāmācās par lietām, ko es nezinu. Jā, bet runāt ar cilvēkiem, būt ar viņiem kopā, pārliecinošā veidā, bet atzīties, ka es kaut ko arī nezinu. Jā, kad man tas ir jādara. Tās jūsu spēka jomas ir ārpolitika un starptautiskās attiecības. Kas, būtībā šodienas apstākļos Latvijā ir, īstenībā izšķiroši svarīgas jomas. Kas ir tas, ko jūs redzat, ko vajag šajās jomās pilnveidot, uzlabot? Un kāds būtu jūsu pienesums? Tas jautājums ir par divām šķeltnēm. Jā. Ārpolitiku un iekšpolitiku. Labi. Mums ir divi komunikācijas ceļi. Un viņiem jāiet paralēli. Es domāju, ka Saeimai un ministra kabinetam un visiem pārējiem, kas strādā valsts aparātā, ir jāmāk labāk komunicēt ar tautu. Viennozīmīgi. Viņus jau nav iespējams saprast bieži vien, ko viņi saka. Jā. Un par cik mana valoda nav tehniskā valoda, jo latviešu valoda man ir no latviešu skolas sestdienās, un tā es atzīšos to, bet es māku komunicēt tādā saprotamā veidā. Un to Jārs arī darīja, un mēs bieži par šo runājām, kad viņu runāšanas stils bija skaidrāks, jo viņš neaizplūda tehniskā valodā. Mēs runājam ar tautu. Jā, un tautai jārunā ir tā, ka viņi saprot, un bieži. Tagad tā starpība ir taisnīga, dialogs par īstām lietām, vai kaut ko to pateikt tā caur puķiem, vai nemaz nepateikt tā ritīgi. Bet tas vienmēr būs. Tas ir visās valstīs, kad ir grūtā ziņa, ir grūti sagremot, un bieži vien mēs negribam to teikt. Jā, bet tas ir mans pienesums, kad es gribu vairāk runāt. Es gribu runāt ne tikai ar mūsu, ko es arī daru tagad kampaņu laikā, jā, un ar starptautiski, tur jau tas pats ir. Jā, izskaidrot Latvijas viedokli, stiprināt to mūsu atpazīstamību globāli. Tas ir ļoti svarīgi šajā brīdī, un mēs tur jau esam. Un te man ir drusiņi arī jāsaka, pateicoties to, kad mums ir viens premjerministrs, kurš ļoti skaidrā valodā runā. Pat bija BBC Hard Talk raidījums, jā, kur ir intervija ar Krišānu. Tā bija brīnišķīga intervija. Vienalga, ko tagad varbūt cits saka, man nepatīk tas un tas un tas. Labi, saprot to, bet noklausaties to interviju. Jā. Un pasakiet man, kurš varētu labāk atbildēt uz šādiem jāķīgiem jautājumiem, jo Hard Talk ir viens no
visgrūtākām intervijām, kāda vispārīgi ir, ko Vairavīķa Freiberga vēl joprojām runā par to. Tāpēc jau ir hard talk. Tāpēc jau ir tas dēvējums hard. Jā. Un kāpēc es iestājos, jo man tas nav tikai tāds darba apjoms, man tā ir misija. Tā ir misija būt Saeimas deputāti, pārstāvēt savu valsti, ir misija, un to es ņemu ļoti, ļoti nopietni. Jūs nebiedē viss tas, kas tur parasti, kad cilvēki nokļūst politiskajā arēnā, kas tikai tur nenotiek? Intrigas, aprunāšanas spēles, cilvēki sadeg, cilvēki pazaudē veselību, cilvēki zaudē reputāciju, rezultāts vienalga īsti netiek sasniegts, daudzi sapņi tiek izplēnti, teiksim tā, gaisā. Jūs tas nebiedē? Ar veselo saprātu, protams, es zinu, ka tas ir, ka tas notiek. Ojāram bija 92 dienas grāmatas, ko viņš rakstīja par savu ikdienu. Un es viņas esmu izlasījusi, sākot no tiem 90 gadiem. Un viņš apraksta ļoti daudz. Protams, tas paliks manā zināšanā. Es 30 gadus esmu bijusi tur, gan diplomātijā, gan politikā. Visu to, ko jūs nu pat teicāt, man nekas nepārsteidz. Ja dzīvē es varētu teikt, es esmu zaudējis visu to, ko varu zaudēt, man nav nekas, ko zaudēt vairāk. Es saprotu, kur es eju tagad. Man nav rozā brilles, es zinu, kas tur ir. Jā, protams, tas ir grūti sagremot. Jā, īpaši tagad, kad ir 19 partijas, jā, īpaši tas viss, kas ir nācis vēl klāt, jā, bet es esmu gatava uz to. Jo atgriežoties par to pārliecību, ka šī ir mana misija, jā, aizstāvēt Latvijas intereses, satvērsmi, domāt par saviem mazbērniem un viņu bērniem un Latvijas nākotni, es nekad nevēlos, lai Latvija, un es darīšu visu manos spēkos, lai Latvija nekad netiek okupēta. Lai atkal nav padomu vara, komunistiski, vienalga, kā mēs gribam to nosaukt. Kad mēs nosargājām mūsu robežu, jā, kad mēs saprotam, ka no Krievijas mēs nevaram neko vairāk, jā, un kad mums jābūt pastāvīgiem, bet mēs esam Eiropas Savienībā, mēs esam NATO, mums ir labi kaimiņi, jā, un mums ir jāturpina tās labās kaimiņu attiecības. Tāpat tā, ka mūsu ģimenē un mūsu radiem, un tā, jā, mums būs šķelšanās un strīdi. Un par to es drusciņi satraucos. Jo tagad Covid laikā mums bija šķelšanās, tie, kas ir vakcinēti, tie, kas nav vakcinēti, jā, tie, kas tagad domā, ko Putins darīja pareizi, nedrīkst vākt nos to uzvaras, to negribu maz pieminekli teikt, jā, to stabu, jā. Jā, Amerikā tur ir ar Trumpu un republikāņiem un demokrātiem un visur tagad, un Makronam ir savas problēmas un Johnsonam tur bija, visiem tagad pasauliet šitā te kustās. Un atrast savu iekšējo mieru un to vīziju un to mēķi un kā tikt līdz tam mēķiem un soli pa solim, jā, ko es varu darīt un kur man vajag palīdzību. Un šeit arī es teikšu, kad komanda ir ļoti svarīga lieta. Un tagad kampaņa laikā es esmu pateicīga par to komandu, kas man ir, kas tic man, kas stāv man blakus, un mēs darām visu to, ko mēs varam, bez budžetu, un iesim uz priekšu. Nu, ko jums, man liekas, šis tāds brīnišķīgs nots, uz kuras beigt mūsu šodienas sarunu, bet pirms es jūs laižu projām. Nelaižat man prom, es varu jums runāt visu dienu, visu nedēļu. Man ir ātrie jautājumi, ko es uzdodu pilnīgi katram podcastu viesim. Un noteikumi ir tādi. Jāspēr ārā pirmais, kas ir uz mēles. Misija. Jūsu mīļākais ēdiens? Biespiens šobrīd. Jūsu pirmais skūpsts bija? Ai.
Es tagad jums pateikšu kaut ko es varbūt bieži nesaku publiskā telpā, bet man liekas, tas bija pirms man bija bērnu trieku, kad es biju maza meitenīte. Man bija 5 gadi. Un pēc izvesļošanās mēs ar vietējiem bērniem spēlējāmies, un man nobučoja viens melnādaini puisīts. Nu, re! Ātri sākāt. Jā, un es biju tādā šokā, es nezināju, ko darīt, jo mēs tur spēlējām, kur kāp uz kalnu, un tad stum viens otru lejā, King of the Mountain, un viņš man nobučoja. Un es ārprāts, ko lai es tagad daru? Dziesma, ko visbiežāk dungojat pie sevis? Tas mainās katru dienu, jo es daudz mūziku klausos. Tas ir Karla Brūnijas, piedodiet, es tagad nevaru atcerēties, Winner Takes All. Ok. Lūdzu, turpiniet teikumu. Drosme ir? Ticēt sev. Drosmīgākā vai varbūt trakākā lieta, ko jebkad esat darījusi? Iestāties politikā. Mīļākā filma? Dr. Zhivago. Suns vai kaķis? To nedrīkst man prasīt, jo man tagad ir 2 burvīgi Maine Coon kaķi. Pagod viņiem es teikšu kaķi. Jā, viņi nepiedod, ja pateikt savādāk. Citu Netflixā tagad ir ļoti laba dokumentālā filma pa kaķiem. Kaķu mentalitāte. Tātad. Grāmatu, ko iesakāt izlasīt? Bībeli. Pilnīgi pauze iestājās. Tad ir jāsaņemās. Lai gan es esmu lasījis Korānu. Jā, ļoti labi. Lūdzu, turpiniet teikumu. Mans ideālais piektdienas vakars ir? Mana dzīve mainījās 14. oktobrī. Tātad, kad Ojārs aizgāja, man piektdienas vakars ir tāpat kā sestdienas vakars, bet es domāju, ideālais piektdienas vakars būtu doties uz laukiem. Man tāpat sacīt. Labākais piektdienas vakars, ko var iekraut visu mašīnā doties uz laukiem. uz savu vasarnīcu un vienalga kāda laika apstākļi ir, tas ir mans sapnis, un ziemā, kad to nevar darīt, tad nopūšās. Bez padomiem, ko jums ir devis tētis dzīvē, kas ir vēl tas labākais padoms, ko kāds jums ir devis, vai gluži pretēji sliktākais padoms, ko kāds jums ir devis? Sliktākais, bet to man būs jāpadomā. Kad sliktākais padoms bija, kad ir jāprecās ar latvieti tikai. Latvietis drīkst precēties tikai ar latvietu un nepadomāja, ko nozīmē mīlestība un sapratni, pat ja tas cilvēks nav latvietis. Jūsu mantra brīžiem, kad jāsaņemas? Irma, beidz slinkot. Irma, tev tas ir jādara, saņemies. Tu vari. Irma, tu vari. Un man tāds saraksts ir no lietām, ko es to nolieku malā. Procrastination, Jā, un tīrīšu plauktus, darīšu kaut ko, tikai nedomāšu par šito te, kas man jāatbild. Personība, jebkura vēsturiska vai mūsdiena, ar kuru jūs iet vakariņās? No vēstures. Vienalga. Vai nu no mūsdienām, vai no vēstures, vai tā ir literāra, vai tā ir īsta personība. Dzīve vai nedzīve? Jā. Dzīve jābūt dzīvē. Vienalga. Pilnīgi vienalga. Ar savu vecmāmiņu Minā. Gribētu iet vakariņās ar viņas. Un uzzināt, kā viņi izdzīvoja Sibīrī. Jā. Tas varbūt tāds pesimistisks nots, bet gribētu, man tas trūkst. Jā, pateicoties Intrai Ģekei un pārējiem, kas ir par to Sibīrijas bērniem, man šis ir tāds posms manā dzīvē, kas ir iztrūkts. Un otrs vīrietis, jā. Ja tā ir sieviete, es pielikšu klāt arī savu vectēvu Kārlu Augustu Bušu, kurš bija viens no Latvijas pirmiem ļoti turīgiem cilvēkiem.
kā viņš tika, kur viņš nokļuva, un viņa dzīves padomus gribētu uzzināt. Nu, labi izvēle būtu vakariņām. Paldies jums, mīļi, šodien par sarunu. Cipars 14 ir ļoti simbolisks cipars jums dzīvē, jo arī jūs startējat 14. numuru un 14. oktobrs. Es ticu, ka viss beigsies labi, un jūs ieraust tajā virpulī iekšā. es noteikti tam ticu, paldies. Un lai jums izdodas. Paldies jums, mīļi, šodien par sarunu, par atziņām, par dalīšanos pieredzē. Bija ļoti vērtīgi. Paldies, man patika, ka viss bija ļoti skaisti un jauki, un jūs man āķīgas jautājumus uzdevāt. Man vēl jāpadomā par dažiem no viņiem, par to slikto padomu, tur būtu jāpadomā, jo es nevaru atcerēties nevienu uz doto brīdi, bet paldies, Māja, man ļoti patīk būt ar jums kopā, un tas ir ļoti vērtīgi, kad mēs varam šādu sarunu noturēt. Paldies! Paldies! Paldies, ka biji kopā ar mums! Ja tev patika šodienas podkāsta saruna, lūdzu dalies ar to savos sociālos tīklos. Savukārt, ja tev ir ideja, kuru personību tu gribētu dzirdēt kādā no nākošajām podkāstu sarunām, raksti man Instagramā vai Facebookā @podcasts Ziemeļmeita. Un kas zina, varbūt šo personību mēs nointervēsim ar tevi kopā, šeit pat, ierakstu studijā. Kārlis Skalbe ir teicis, pasaulē nav gala un debesīm nav malas. Īstā dzīve ir liela kā pasaule un augsta kā debesis. Dzīvosim īsti. Atām!